Shut up, Morty. You're 14. You watch videos of people on YouTube reacting to YouTube. That's the whole cycle of your generation. Consuming content about consuming content, never creating anything real. You're stuck in an endless loop of distractions, Morty. The universe doesn't care about your reaction videos, or your likes, or your follows. It's all meaningless, Morty. Nothing you do really matters, and the sooner you realize that, the better off you'll be. Wake up, Morty. You're stuck in the shallow pool of entertainment that distracts you from real life. Viss, ko sakam šajā video, ir improvizācija. Nekam no tā, ko mēs apspriedīsim un skatīsimies, neesam iepriekš gatavojušies. Nekas no redzētā nav jāuztver un nevar tikt uztverts nopietni. Jauka skatīšanos. Tā, nu ko? Sveiki, labdien, labrīt, labvakar. Kad jūs mūs skatāties, mēs esam atgriezušies ar ceturtdaļfināliem. Pēc mēneša pauzes. Nu, mēnesis pauzīt, bet es ceru, ka jūs mūs gaidījāt, ka jūs nevarējāt sagaidīt to, ko jūs redzēsiet. Es arī visu laiku gaidīju to, ka mēs varētu šādā konceptā satikties. Proti, mēs jau esam satikušies jau kaut kad arī šī mēneša laikā tāpatās. Jā, kaut kāds cits muļķības padarījis, bet tagad ir beidzot battles. Ir ceturtdaļa fināla pirmais battles, bet zini, ko es domāju, kas mums ir jāizdara? Tev šis video ir jāpārvalk tajā ekrānā. Tas būtu pirmais. Bet zini, kas mums ir, man liekas, jāizdara? Mums ir attais vaļā viņu Instagramu un paskatāmies, cik mēs esam precīzi salikuši to tēni, jo mēs, man liekas, neesam. Šodien mums ir kas? Mums šodien ir LKI Dībo pret Zī. Šeit mums Klikueke. ir LKI Dībo nav īsti pret Zī mūsu tabulā, tāpēc es saku mums kaut kā ceturtdaļa fināls. Zī pret LKI Dībo, Fēliks pret Lambertu. Tad, kā mēs darām, jo mums rekur ir LKI Dībo ir tajā vietā, kur viņš bija iepriekš, un Zī ir tajā vietā, kur viņš bija iepriekš. Nu, mums ir jāliek jauna tabuliņa. Jo mēs jau tāpat redzēsim, kurš aizgāja. Nu jā, nu tad labi. Tad mums ir vienkārši tātad Zī pret LKI Dībo. Jā. Ok. Kas vēl? Tad nākamais ir Fēliks pret Lambertu. Fēliks pret Lambertu. Ok. Un tad ir Zalts pret Daguči. Nē, Linlī pret Dafiju. Linlī pret Dafiju un Zalts pret Daguči, ja? Jā. Linlī pret Dafiju un Zalts pret Daguči. Bet viņiem tur arī izskatās, ka tās ir no kaut kādā LVB izskatās, ka tur ir stāv, kas ir likts. Nu, kad ir iespēja arī likt stāv. No koeficientu. Jā. Ok, cool. Nu ko, to mēs izdarījām. Varējām jau to arī divu tā izdarīt, bet labi. Bet nu neko. Tā, nu labi. Es domāju, ķersimies klāt. Es nezinu, kā mēs darām. Es jau īstenībā zinu, ka es aizmirsu, kā mēs parasti darījām pirms visa šī. Kaut ko mēs pļurkstējām vienmēr. Un tad sākām darīt. Nu šoreiz brokastis atkal Rihardiņš sarūpējas. Jā. Blē, Rihardiņš, kāpēc tev tā nosauc? Es nezinu, tā Sorry. nekādnēs. Rihardiņ. Foršs soliņš izcepts. Un viss pārējais. Tā kā labs, laiku liek netērēsim, ķersimies klāt, lai mēs varam iefilmēt šo visu. Bet īstenībā iepriekšējā reizē viņi pat izlaida sākumā to šaumaču. Tagad var redzēt, ka nākamajā reizē, kas ir 28. februāris, būs Zantikvariāts pret Ārčiju, kā šaumačs, akapela pēc tam vēl. Okay. Tāpēc, jā, pērciet biļetes uz 28. februāri, ejiet paskatieties, ko tu paņemsi ieri. Maziņo. Tad tur tāds maziņš sieru gabaliņš bija, man liekas, jāpaņem. What's wrong with you? Nu labi, mācam, jā? Man reāli, man ir tik labs noskaņojums. Arī, jā. Tu redzēji tikko? Nē. Man labs noskaņojums. Parunāj, Miti. Ejo, mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 3-7-1 battles. Šodien ir ceturtdaļa fināls. Palādiju, vai mēs varam iedot rokas? Varam, jā. Megan, kā jau es teicu, ceturtdaļa fināls, uzvarētājs tiek nākamajā kārtā pusfinālā, un vēl, kas ir svarīgi, uzvarētājs dabū daļu no balvu fonda, kas ir 250 eiro. Ja astoņdaļa finālā bija sotaciņš, tad tagad es dalīšu džekiem 250 eiro. Okay. Kaut kā tā. Pirmkārt, paldies LVB, un otrkārt, paldies Monster Energy. Iedodam viņiem arī troksni, bez viņiem šitais nebūtu. Klausies, pirmais rauns. Izstāst, ka ir žūrija pamainījis, es reku, ka Humans stāv. Viņš nebija iepriekšā, ne? Viņš ar žūrēs? Tā izstāst, es nezinu. Ok. Jau, LKI Dībo sāk. Vēlreiz, palādījum iedod troksni. Nu, doj. Dzīpret vai LKI Dībo to jāsaka. Ak, vai.
Nu, zini, kā es lieku liels stāvkus uz dzīvi. Nu, es lieku lielāku stāvku uz dzīvi tikai tāpēc, ka... Man liekas, es pagriezīšu skaļāk bišķiņu, tomēr. Ok, jo man cepīja viņa pieteikums, ok, tas pirmais viņam rauns bija, kur viņš bija pret ko viņš tur bija? Pret Jaso. Tur jau Jaso nokūla visu, čītu kodi nokūla visu. Bet, nebija tā, ka viņš visu nokūla, viņam vienkārši nesaka. Nu, nokūla tātad. Bet, es kaut kā esmu par dzīvi, man patīk viņa pieteikums, tā kā es ceru, ka viņš būs sagatavojies, būs izdarījis mājasdarbu un būs kaut kas interesants, ko skatīties, būs kaut kas personīgs. Man liekas, ka šis būs līdzīgs battles. Man liekas, ka varbūt par to LKI Divo pat ir vairāk ko pateikt. Kaini kaut kādā ziņā ka viņš tajā tur sudraba fēm, tur kaut ko ir. Nu, tā kā vienkārši ir kaut kas vairāk. Bet es par to dzīvē, godīgi, es neesmu baigi daudz arī kaut ko interesējies. Ko mēs cik mēs pagājušajā uzzinājām, ko viņam vārds ir Dzintars? Man liekas, ka būs līdzīgi, bet man liekas arī, ka dzīvi visticamāk Dzintaram vajadzētu varbūt uzvarēt, bet arī visādi var būt. Davai, skatāmies, jā? Davai. Melošēk, aiziet! Šodien brīnums notiks, un tu šito batlu papisīsi. Pizduļai man neizrakstīsi, pēc tam vienu singlu izlaidīsi. Jo vēl kā tavu kukuruzņi krepu aizmirsīs, ja bazrē dzī. Ar mani to bazaru nevajag dzīt, ja negribi dzīvot, tu nelabu dzīvi dzī. Esi tu sīka gnīda, kura te mūziku rada bez mīlestības. Dībo dabū maizi, betlā mīcu mīklu, izmisumā krīti ceļos dievs. Mārfa vēl skaļāk. Nē, tu pagriez skaļāk, lai vai kā, bet Baļā. Es pat nezinu. Tas bija cool. Tas, ko es dzirdēju, man patīk. Un tas tā kā labs pieteikums, ir labs sākums. Dībo dabū maizi, betlā mīcu mīklu, izmisumā krīti ceļos dievs. Tā nav īstenība. Tev ir kruti flovi, kur tu rautu tādu. Dzintars atnāca, lai papistu, jo ir uz naudu kārs viņš. Kad beiba iedod kaklu, jūties tā kā bārdzinis. Ja uzvarētu dzī, šeit būtu dzidzī pārtīs. Universāli flovi, Dzintars šovakar būs žopa. Rukai melnu muti, lai man būtu baltas botas. Ar mani nevajag turēt pārāk ilgi acu kontakts. Dabūsi pa dirsu tā, ka iztīsies kā kompakts. Redzēju, nākam tevi smaidām, par Kazimira balsi piekasīties būtu gaidāms. Redzēju, ko citi neredzēja tajā laikā. Man novembra soundcheckā likās, atgriezies ir Dainārs. Par cīgu pārdot var šo dināru. Nogriezīšu batlā kļūsi tu par ināru. Zināms, ka šmigāši siera puika algu. Tā bija atsauc uz to, ka agrāk bija tāds Dainārs, un viņam teica, cīgu pārdevējs, es tev nogriezīšu dīnu, un tu paliksi Ainārs. Bet šajā brīdī es nesapratu, jo viņi sauc Dzintars, un kāds tur bija vēlreiz. Par Kazimira balsi piekasīties būtu gaidāms. Redzēju, ko citi neredzēja tajā laikā. Man novembra soundcheckā likās, atgriezies ir Dainārs. Par cīgu pārdot var šo dināru. Nogriezīšu batlā kļūsi tu par ināru. Zināms, ka šmigāši siera puika algu iztērēt, un esi pirmais Dzintars, kuru Dībo nāksies izsmērēt. No visiem suņiem šeit, tu esi tikai pūdelis. Pasmaidīgi, gan jau dzirdēt tikai pūdelis. Visi zin, ka savus penteris es labi bliežu. Dzintars sliktais zēns, jo viņam džempers ar radziņiem. Iekabinu dzīvus tikai alu kabiniet, un šitos nagetus es īzī apēdu kā kavalieris. Tagad stāvi tu, uzpūties kā pampers, bet šī nav pirmā reize, kad es uzkūpinu gangsteri. Sienā zīdim aplauzīšu antenas, un tie cilvēki pat nepastāvēs par tevi. Pat ja iesi vairāk uz džimu, tu nekā butlers, tu un tavi buļļi vienā sekundē tiks kastrēti. Vari skriet uz trolejbusu, droši paspēs, ja negribi, tad salocīšu tā kā noši atslēgojas. Ar flow varu izkausēt pa Terminatoru. Dzintariņš ir žurka, un es šodien bembi vākoju, ne jau pirmo reizi ceļā pagadās tādi Ok, šeit bija labi. Otrā bembju rīma. Tā pirmā arī bija laba. Īsties dabūjis par dirstu kā kompakts, bet es tieši gribēju par to teikt, ka tas tāds, nekas ļoti personīgs, bet šobrīd tāda viena no palielam vienīgajām personīgajām lietām, ko es dzirdējis par to Dzintara vārdu. Zinu, ka tu neesi pirmais Dzintars, ko es esmu izsmērējis. Bet, vismā diezgan krūti priekš pirmā raunda, manuprāt.
Dzintariņš ir žurka un es šodien bembi vākoju ne jau pirmo reizi ceļā. Pagadās tādi bandīti, kas nevar pacelt latiņietam, ka tā pāris santīm dzīv. Pēc betla paliec zemē gandrīz dzīvs, tavā sejā viegli manāms ir Gandijs mīns, bet par attīstību tāpat ne Rubīna sūda paliec atpīstīts. Par tik ļevu tekstu nedod atlīdzību, dzīv sapis bītus panti, šķībi katru dienu acis spīd, šmigā dzīv, mājās taisi dināru dzīves, bet ne galdā vari uzlikt tikai pivāru un cīgas zem. Pivāra tu sajūties kā Kijānu Rīvs, bet nevar atrast kuci, kura pisās pa brīvu. Stāvu pa savu, vienmēr daru tā kā pienākās, bet atdarināt reperus ir viss, ko vari piedāvāt. Vai esi tas, ko saki, to savu pajautā pacen, jo kad ierodās Dībo, tad apraujās bazars, pants. Ej, jo, palādījumu, kā jums patika LKI Dībo vēlreiz? Iedam troku. Bija ok. Patika, kā viņš iesāka. Tas bija, zigā, ok, varbūt es esmu sailgojies pēc šī visa. Zigā, man liekas, ka tu man esi reāli saslimdinājis ar to, ka man ir jāskatās, jāsako līdzi. Bet man patika, kā viņš iesāka. Bija kaut kādi prikolīgi teksti, pat likās, ka viņš kaut ko arī padomājis, kaut ko tādu, kas pavēlk līdzi. Nē, viennozīmīgi bija, bet bija maz tās, es saku, tās personīgās lietas, vienīgais bija, ka viņš tur līdzīgs tam Daināram, jo tas Dainārs tāds masīvs džeks bija un tā. Bet īsti nekā vairāk tur izņemot to, ka viņš tāds dzintars un... Nē, labi, zini, nevienmēr jau tās personīgais vajag, lai tu paceltu to bētlorī. Vai personīgi vai smieklīgi, man liekas, ir divi varianti. Jā, tāpēc es nezinu, šoreiz nebija tā, ka tur baigi rāva nost jumtu. Bet jebkurā gadījumā, man liekas, arī tas, ja viens būs uztaisīts personīgi un viens smieklīgi, tad tas personīgais tomēr skaitīsies smagāks. Krišs, man ir tāds čoms Kalvis. Šitais fujaks nedaudz līdzīgs viņam izskatās. To vienmēr kaut kā... Es nezinu, kāpēc. Man liekas, reāli, te viņi neiet mani čomi pazīstami. Jauns vārds, 8. finālā uzvarēja tik tālāk. Vēlreiz ierodam troksni, pirms viņš sāk savu pirmo raundu. Let's go, Melo, šeit, aiziet! Ok, pirmkārt, ja tu pat brīnumainā kārtā šito pacelt, tev tāpatām būtu dirsāt. Tā kā padomā lapības dirsāts, jo kā tu vispār iztēlojies uzlikt uz tā saifera bītu. Tu, bļē, 2 gadus dziesmu neesi sarakstījis. Viss, ko tu esi izdarījis, ir atnācis te iepozēt un pablotot. Priekšot izlāt TikTok klipus sačopot, kurus neviens tāpatām neskatās. Mums, bļē, nākamreiz vajag palikt sabojas surfers apakšā, tā lai tā taut izlā huiņa būtu kaut cik skatāmāk. Es biju ahujā, ieraugot tos videos, kur tu sēžot mašīnā. Kruš, tu saprati, ko viņš tur teica? Pa tiem Subway Surfers. Jā, palikt apakšā. Kaut kā tur. Es nezinu, kaut kāda referents tā ir. Viņš teica, ka viņš taisa kaut kāds TikTok videos. Un citreiz ir tā, ka tu, zini, mēs esam tik jau notrulinājuši to savu ātro uztveri, ka citreiz es, piemēram, arī skatos kaut kādu videku, bet man patīk, ka tas videos vēl ir uz pusēm sadalīts ar kaut kādu mašīnu spēlīt, zini, kur kaut kāds hujāts notiek, vai kaut kāds Subway Surfers. Man liekas, tas bija domāts tā, ka tu skaties kaut kādu TikToku, bet viņš ir pus uz pusi ar kaut kādu spēli tā kā uztaisīts. Tu nesaproti, par ko es runāju? Nē, es esmu redzējis, bet es tādus videos tinu prom. Jā, es nezinu, man gan... Ja man kaut kas tāds ir priekšā, es neskatos. Es gan skatos, zinu, kur brauc kaut kādas dažādu veidu mašīnas, un mēģinu vienu to pašu tēsku izdarīt tur kaut ko. Jā, un tad augšā rāda... Vienmēr Tesla kaut kas uzpis virsū, zinu. Skaidrs, es tev sapratu, bet tā, nē, tas nav mans. Es nezinu, varbūt es vispār pārpratu to, ko viņš teica, redzēsim. Kurus neviens tāpatām neskatās. Mums, bļē, nākamreiz vajag palikt sabojas surfers apakšā, tā lai tā taut izlā huiņa būtu kaut cik skatāmāk. Es biju ahujā, ieraugot tos videos, kur tu sēžot mašīnā uz YouTube taipītiem savus ļevos pants skaitīdams, piedalējas studijas laiku aprakstā. Es jebal, ko šitas diletants, bļē, dara Sudraba kanālā. Ja tu nebūtu tāds nabaks, tad es minētu, ka tu viņam samaksāji. Tu sev pierādīt jau kuro gadu nāc, nemīgs vecais šogad arī nesanāks. Un šitas bombs domā, ka ir bronzi, jo asociēts ar Sudrabu, bet man pohu izlikt. Tu jūs abus fujak beidz te visiem prāts galot. Bizģēts tu zeks, izaug mutē turot Sudraba karot. Un arī pimpi, cigānu nakī nāk pēc gold. Bet no sākuma jātiek galā šito ciema pīnces. Sniega princis, Makavelī, sirdsapziņas pāķis sabadāt. Matā tavas sirds pie dīrsas, Lana Rhodes. Bļē, mums vienā... Matā tavas sirds pie dīrsas. Nu, viņš tagad bija pat tā Sudraba fēma. Bet viņš arī... Ok, nē. Viņš tur teica, pagi klausies, viņš tur...
Jo es Izaug mutē turot sudrab karot, un arī pimpi. Cigānu nakī nāk pēc gold, bet no sākuma jātiek galā šito ciema pincis. Sniega princis, Makavelī, nulles sirdsapziņas vārds. Labi salikāt tas rīms. Lana Rhodes. Bļa mums vienā kāsī tas, ko tu pa kraus zauz. Pie mīķa plato, bet backstage'ā tu nagus grauz, plecs rauz, kad tev pras pa bazar atbildēt. Es te nācu uzvarēt, tad tu lai griens nevi pafučē. Tā iepozē, izbaud savu 5 minūšu slavu, jo tā ir gada haļaba, ka tava jebala, bļa vispār ceturdaļu finālā ir redzam. Mēs abi labi zinām to, ka tavā vietā bija jābūt. Haļāva un... Nē, bet Kāds zini... bija tās atskaņas haļāva un... Nē, mēs labi zinām, ka tā ir haļāva. Nu, zini kā, ok, labi, tas izklausās vienkārši, bet kā viņš mauc uz tā beata, man patīk. Nē, nu viņš flowo labāk nekā Dībo noteikti, bet Dībo, man liekas, bija tāds bišķiņ atstrādātākas tās atskaņas, jo tā bija princis, pīncis, un es tikko palaidu garām, ar ko viņš to haļāva. Izbaud savu 5 minūšu slavu, jo tā ir gada haļaba, ka tava jebala, bļa vispār ceturdaļu finālā ir redzam. Mēs abi labi zinām to, ka tavā vietā bija jābūt Daņikam. Viņu vienkārši dzīvē labi nesaprata, kāda jēga no tā, ka tev var dzirdēt, ja tu tā batām neko nepasaki. Ko? Es esmu transvestīts. Publiskajā točā lieku šitai kucē justies neēt, kamēr viņa dirž. Domā, es tu baigi diš? Nē, tu diš pīp par paslugā. Kas tur bija? Kā viņš nonāca līdz tām tā kā... Kas tur tā kā... Es esmu lāst. Tā atkal sācies kaut kāds prikals, ka viņi paši sevi nodirž. Kāda jēga no tā, ka tev var dzirdēt, ja tu tā batām neko nepasaki. Ko? Es esmu transvestīts. Publiskajā točā lieku šitai kucē justies neēt, kamēr viņa dirž. Domā, es tu baigi diš? Nē, tu diš pīp par paslugā. Džeki nereiko nevienu tavu rīmu, čiks arī ne. Kas tev battle raps? Izstāst, ka tev haltūr palīdzēt, vajag sazīmēt. Varbūt varu kaut ko piespēlēt. Kādreiz gāju handbolā, vari šitās bumbas paturēt. Tu pat dzīve esi papisējis. Tu pat savu vārdu paņēmi no pasan, kurš pie filmas beigās dabūja pa seju ar miseni. Pats tu neiec rakstīt, tāpēc visi citu. Kas tā ir filma? Friday, nē, es redzējis. Bļa, ka uzšau. Ar Ice Cube? Jā. Es esmu redzējis. Nu, tur tā bija tas... Dībo? Nu, Dībo bija tas jaunais džeks, kas visu tur rajonu apcēla. Okay, ka beigās aizkļūbas viņam iedeva, ieģēla pa paudzi. Misen vēl uzmet pa muguru. Labu filmu. Es īstenībā nesen noskatījos visas 3 daļas. Jā, es nezinu, man viņi kaut kad ieteica, kā baigi labo filmu, bet es tā ar mokām viņu skatījos, ja godīgi. Viņi tādi ļoti lēni bija, manuprāt. Es vajag mērīt Džēnu un tad var noskatīties. Jā. Pasan, kurš pie filmas beigās dabūja pa seju ar miseni. Pats tu neiec rakstīt, tāpēc pizīt citu riteni. Damn! Saki, ka tu jūties tā kā Dībo, jo dari visu pats. Bet bez šī projekta un sudraba tu bļa repā nebūt nekas, un tas ir fakts. Par to pizģī riteni, tas ar no filmas referents. Man jāsaka, pirmo raundu sadodu dzīvi. Pirmkārt, viņš visu bītu tā nomauc arī tehniski, ka man nepalika garlaicīgi. Viņš uzturēja visu laiku to spriedzīt. LKI Dībo, viņš nemauca sūdīgi, viņam bija arī, viņš, labi tika ar to galā, bet man godā brīdī jau palika tāds, viņš atslāba. Arī viens tāds rādītājs varbūt bija tas, ka tā, kad Dībo mauc, tad Dzī stāvējuši šo stundu bez mazai, un tā, kad Dzī mauc, tad Dībo tā kā pat ieņirds par kaut kādām lietām. Bet tiešām es tev piekrītu, ka pirmais jādod Dzī, bet tomēr man liekas, ka tā tīri atskaņas ziņā sarakstīs krūtāk bija Dībo. Ok, labi, tev tās vienkāršās atskaņas nepatīk. Nē, tāpat nav īsti, ja balva un haļauta, tās nav pat īsti atskaņas. Tā kā. Bet tas saliekās kopā. Varbūt es piepišos kaut kādam vienam momentam konkrētam, bet... Es nezinu, es katrā ziņā man patika, kā vispār viņš saliek. Zini kā, arī jau tas vienkāršais ir tāds labi pierādīts, ka tas... tas aizmirst no teikuma. Ok, Džeki iesāk karsti. Vēlreiz ieroja maksimāli troks pa pirmo raundu! Šodien var dzirdēt to skaļumu. LKI Dībo jāsāk otrais rauns. Let's go, Melošek, aiziet! Šeit laikam nav pirmais bērns tajā vakarā. Tu saki, tu rajonu turi.
cikos? 6 vakarā, tu naktī ielās dzintaru pazūst, tu ātrākā akas vāks. Es saku, brāl, nesanāks pakas krāt, no tevis te atsakās, tak paskatās. Nezinu, kas te tāds, lai dotu tev attestātu. Pacanus vienmēr es uzmanu stāvētu klusu, es pati tos ķertu menti. Janvārī dabūšu uzvaru tu, janvārī dabūsi herpes lempi, par acīm to pārvalku pergamentu. Nu, un te ir divu vārdu atskaņas un ļoti smuki sarīmēts un smuki nolandots. Un es nezinu, man tas liekas vienkārši krūtāk. Te tāds, lai dotu tev attestātu. Pacanus vienmēr es uzmanu stāvētu klusu, es pati tos ķertu menti. Janvārī dabūšu uzvaru tu, janvārī dabūsi herpes lempi, par acīm to pārvalku pergamentu. Atstāj manuskriptu, to tavējiem mazbērni lasīs un negribēs vērts tev pazīt. To vājums ir galvenā pazīme. Necelsi batloru bļaušanu, Miķi, dzī. Vienīgais veids līdz zvaigznēm tev, ja galva tev daudz, bet vitrīna dzī. Tavs vārdu krājums, blow brains, bet nevis kā kurts, bet Cobains. 4 betli, 4 kunces, lieli vārdi no no name. Ja kādam mēs bērlēto teidu, go liego pēc bērlēm mēs dzirdētu voice change. Manā dzīvē šī ir pirmā reize, kad no dzintara sajūtu no taste, jā. Pārspēt varu es jebkurā kritērijā, bet cieņu dalam godīgi kā pīcu pizzērijā. Tevi neaiztikšu, ja neaiztiksi mani bimbo. Ja ņemsi manu slaisu, sagaidi no manis kimbo. Manējā pusē ir stabili kabani, tavējā nabagi gribēja beef un palika gabali. Šitādu cirvi sasit ar pagalie, spiež grīdā gāzi, tad pakaļ netiek menti mums, ja iedotu tev gāzi. Tu paliktu par bremzi un forši tas, ka esi šeit, par to es dzinu. Es to pat nekad par to nebūtu aizdomājās. Jā, bet bija skaisti. Bija ļoti skaisti. Tehniski tas tā būtu pateikt. Un arī tā pīcas schēma bija diezgan krūta. Man liekas, viņa tā kā bija tāda, nevar būt tik labi nolandota, bet tā, kur bija par to pīcu, un pēc tam bija par to, ja ņems manu slaisu, dabūs kimbo. Jā, ok. Es pat neuztvēru viņu laikam līdz galam. Un forši tas, ka esi šeit, par to es dzinu ar tenci. Nu jā, palielies pietiek, lasies back uz tehnikumu no piedestāla. Jā, es nometēju, man ir panču vairāk nekā kā es pro FL. Lai būt kā 50s, tev vajag simtiņu, dabas doti no killera instinkt. Biggie vietā es dabūju kingpin, met uz pirātiem mats kā bispings. Gribat piķi, uz mani stavku varat mest, par mani lielāks pretinieks. Betlā tev būtu habarbers, sāp tev manas rindas. Pat ja tās, bļaļ, katram der, jo neesi nekas īpašs kā tie džeki, kas tev pārdod tev, nu kā to ņem. Padarīšu augstu šito retardu. Tu karstāks nekā augusts, bet es repoju, lai deglava. Ikdienā tu pāli, visi ticat, ka viņš kalnus gāž. Taisi viļņus, tā kā Lietuva līgojoties Tallinā. Tur bija par to augustu deglavu atkal kaut kāda laikam, krūta schēma. Es vienkārši viņš nenolandoja tā, ka varēja saprast, bet tu esi karstāks nekā augusts, tu esi kaut ko tā kā deglavu. Kā tie džeki, kas tev pārdod tev, nu kā to ņem. Padarīšu augstu šito retardu. Tu karstāks nekā augusts, bet es repoju, lai deglava. Ikdienā tu pāli, visi ticat, ka viņš kalnus gāž. Taisi viļņus, tā kā Lietuva līgojoties Tallinā. Ja tu dzersi daudz un tas tev pakavēs domas, tad šim ielu puikam gangsteri liks apmalēs kost. Nu tad kābļi, pat ar svaigiem tankiem neesi bālers. Tu pārspēj, mani savā sapnī tagad pārsteigts. Pārskatoties teita klipus, iedzertu retāk, šitais vana bija alfa, prosta neiepērkas betā, viņš domā viņam debija bija laba, man tā nelikās, runā tu par kucēm apkārt bumbas tā kā tenisā, pielietoju smadzen, galvā top, kas nezināms, kad pielietotu galvu, tev visu dienu ceļi sāp. Es nezinu. Nebija viņi daudz tie skaistie momenti, bet tie, kas bija, viņi bija tiešām pa to gāzi un bremzi man ļoti tā iekļūt. Nē, nu, nekas tāds, par ko varētu baigi apspriest. Nu, tāds. Let's go! Nu, jā, bija un bija. Viņš vienkārši otrais bija un bija šobrīd. Manā uzturē. Es noteikti pieļauju, ka kāds no žūrijas būs noķēris kaut ko, ko mēs tur nenoķērām. No garantija. Bet varbūt tur kaut kas mega bija, bet... Nu, principā, jā, ir kā ir. Pagaidām švaki izskatās. Nē, nu kā tas otrais pāns? Es jau nesaku, ka pagaidām, bet tas otrais pāns likās tāds švakāks. Nē, man tieši likās, ka... Nē, man tas beats gruzī. Man šitie jāiet gulēt, nav mans. Es gribās apsikties, es sākēju. Es jau bišķi tikai iemīlu.
Pēc 8 daļu vātla es un mani jāki maucām nosvinēt uz stūģi, pa ceļam aizgājām uz maķīti pēc zapīžu. Tepat uz mērķeļu stūra, ejot ārā pieliecos, lai sasiet šņoru un ieraudzīju šito mikrobūtu. Piegāju klāt un teicu, what it do? Viņš pagriezās pret mani, zīles lielas, žoklis cieš kā lēto būtu pūs. Kad viņš atvēra savu muti, es tur stāvēju šokā, jo izrādās, ka viņa īstais balss tembrs blēs soprāns. Un es nerunāju tonī, šitas viltus mafiozo, visu laiku savu balsi pazemin. Viņš teica, es nebiju apmierināts ar savu sniegumu. Bļet, tu pats to huiņu sarakstīji. Es sev balsis mainu, jo man visas izklausās tik krūt. Tu to dari, jo nemainot, tu izklausies pēc kūts. Gribi līdzināties sudrabam, tad tikai kā pret zut. Vai drīzāk tu kā neic suka, boksēties gribi. Tu nāc ar mazu dripu, kā no vannas Andris Kīvičs. Tu esi tas džeks, kas vēl pēc 10 gadiem teiks, ka kādreiz gāja MMA. Paliks sentimentāls, kad tev blakus pudeļu brāļi. Es jau... Okay. Līdz šim man likās ļoti tā, ka es nesapratu īsti, par ko ir tas hypes. Jo es nezinu, man kaut kā tas, Dībo, man liekas, smukāk tā kā māk notaimot. Aldo tāpat nevarēja daudz ko uztvert, ko viņš un kā bija īsti domājis, bet ko tieši tu neuztvēri pasaka? Dzīvi, īsti es līdz šim neko neuztvēru, bet tieši šī daļa man likās ļoti tāda. Forši. Tehniski, man reāli viss teica, ka pēdējais... Tur sākās ar to storytellingu, kur viņš tur izgāja no maķīšu, pielēcās sasēt kurpi un pamanīja, cik mazs tas man tā kā, kas... viņš jau tā kā uztais to stāstu. Jā, bet kas... Ir visādi stāsti, un šitais ir stāsts par mīļājas samazinājumu uz bērns. Man tāda, tas ir kā tu uz to skaties. Ja tu to tā skaties, kā viņš viņu izvērš, ka viņš parāda, kā viņš līdz tam tiek un tad sākās. Nav slikti. Mani pieņemsim ļoti tēlaini iztēli. Es pieņemsim, tu man pasaki kaut ko, es jau to redzu bildi jau. Man jau ir kadrs. Tāpēc es tā diezgan labi iztēlojos to. Bet jā, parādās tas, ka tam Dībo arī tas laiks rēcīgi diezgan. Jā, ka kādreiz gāja MMA, paliks sentimentāls, kad tev blakus pudeļu brāļi. Es jau to redzu tagad, kā Dībo pa pālim, pa zemi vāc un vecās labās dienas. Tu saldais bāķi, vēl ir laiks atgriezties pie tā, kas tev izdos tos bizlo repčiku met malā. Savādāk sanāk, tu aizgāji prom no cīņas sporta, lai sāktu runāt huiņu. Tu esi repa spēles maiņas priedis, bļaļ. Tikai tavos tekstos saskaņa nav, atskaņu daudz, bet bez satura šausmas. Šitas pacens man draud. Bet Instā pozē skinī džinsās vēl ar kapšēt šodien rajonā līsti G from the streets, jebal Dībo ir enigma, viņš ir saldais un barīga. Mūžiks un ķirpila, reperis bez stila. Dziesmās un batlos tu plato, bet tu izskaties kā Jake Paul. Ja viņš sāktu buhāt 9 gados pie Miķa gangsters dzīvē saldais, tas tā nestrādā. Šitan ir tās personīgās lietas visas, vai ne? Par to Mairi Briedi, un tas tāda ļoti... Tas par to Mairi Briedi bija vēlē labs. Te viņš ir izracis kaut ko. Zinu, ka viņš tur agrāk ir trenējies un stāv vienkārši ir uzbūvējis. Jā, bet vispār. Bet gadījumā nebija tā, ka tu teici par to Jake Paul? Nē, es neteicu. Viņš atgādināja nedaudz to Dudley. Es nezinu, kāpēc, bet ja mēs tā skatāmies, tas reāli varētu būt Jake Pauls. Kurš sāc buhāt 9 gados. Bet tu izskaties kā Jake Paul, ja viņš sāktu buhāt 9 gados pie Miķa gangsters dzīvē saldais, tas tā nestrādā. Vienīgais saldais gangsters, ko es zinu, dzīvo tukumā. Es te kā rasta nāku ar to Big Smack. Saprati? Es saldais, jā, mazais saldais ir te kā rasta tas repers no tukuma, vai viņam ir dziesmas saldais. Es to gan nezināju. Es domāju, ka viņš pārši to Bruno saka, to, ka viņš tur uzreiz haipo, tur rokas gaisēcē. Es kaut ko uzspēdu, es nezinu, ko es uzspēdu redzēs. Saldais gangsters, ko es zinu, dzīvo tukumā. Es te kā rasta nāku ar to Big Smoke. Šitas dārdzens zaļais un es nerunāju grauho. Un man patīk meitenes, tāpēc nepārprotu kā uzbraucieni, kad es saku, ka tu izklausies pēc vecenēs. Tā problēma saka, ka tu repot sāc. Un šitie tie momenti, kas meitenes sarīmēt ar vecenes, Nē, labi, bet, es varbūt šitam eju bišķīt pāri, jo man tas reps ir varbūt bišķu sekundāri arī, un es viņu varbūt mazāk tehniski cenšos uztvērt. Es vispār skatos, kā delivero viņš vispār to savu mūziku, to pasniedz, kā tas aizķerās. Jo šobrīd viņš pirmkārt arī uz lēna bīta, tas dzīv,
Viņš mauc, viņš liek tev justies kaut kā. Bet atkal viņš mauc kā pirmajā reizē, kā pirmajā pantā, tā arī otrajā pantā, kā arī pieteikumā. Man liekas, tas flows ir viens pretī much the same. Jā, es tev nevaru nepiekrist. Tur pretī Dībo bija kaut kāda. Ok, ja mēs uz to skatāmies, tas varētu būt labs arguments. Jā, bet pagaidām, diemžēl, arī man jāsaka, ka pagaidām dzīja arī otroņām. Es to slēpt un kompensēt Cool. Bet tikko noslavējām, pateicām labus vārdus. Bet tikko ir, personīgās lietas vienkārši Dībo nebija īsti pret Dzīju ko pateikt, izņemot to, ka viņš sauc Dzinters. Uz kā bija arī balstīts daudz kas, bet te bija par to Džeku Paulu, te bija par cīņas sportiem, par Mairu Briedi. No Dībo, kas man palicis no pirmā raunda atmiņā, tas BMW Rīms un tas gāze un bremzi, vai ne? Bet tas tāds lietas, ko tu varētu pretī maču jebkuram pateikt. Mēs šito gaidījām ilgi, bet sagaidījām ierodam troksni, otrais rauns. Malačs jebkurā gadījumā. Trešais nobeidzamais. LKI Dībo ir jāatbild, jānobeidz. Bet, ja Dībo labi izšautu tagad, tā konkrēti visas iespējas vēl viņam ir... Jā, tā kā. Vēl šeit aiziet. Bet mēs esam viensprāts, ka pirmos divus atdodam Dzīvē. Jau! Pēc batla rausti valodu dzīvi nevar izturēt. Tu redzi, kas tev pretī, kam tu soli pistuļei. Liriski es varu tevi nolikt līdz ar zemi vec, jo šodien vairāk tavā priekšā nestāv freestyleris, bļaļ. Dzintaru mums vajag no afterīša banot, jo viņš visās dziesmās runā tik par apreibināšanos. Domāju pirms batla, kā man iet tev pretī netīrāk. Tu domāji pirms batla, kāpēc batla būsi Zefīrā. Ja kādreiz Dzintars runā par puškām, tā nav taisnība. Dzintars tikai guļot uz kuņģa var nospiest gailīti. Kāpēc tas nav tukšas lielas zīlītes un smaidīgs. Mentu reidā kājas pār pleciem met tā kā Railī. Bruno šitam Malkānam pat nevajag prasīt bankas kontu. Viņa taro māta čeki pārspēj tavu balvu fondu. Liec lietā galvu bombas šeit un neesi mīlēts. Neviens negrib dzirdēt Dzintaru man ar Feliksu vai Grīmēč. Ļoti gribi tikt tālāk es arī. Sveiciens Leksam pusfinālā. Bet tas beats tikko tā pamainījās. Viņš aizgāja. No sākuma likās kaut kāda herņa tas beats būs. Man sākums necipīt tam beatam. Bet izklausās, ka būs kaut kas. Es to beatu vairs nedzirdēju, tad, kad viņš sāka normāli augt. Man bija tā, ka tas beats palika sekundāri. Bet tagad tieši bija tas kad mēs kaut kas tam upwards. Augšais gāja. Balvu fondu, liec lietā galvu bombas šeit un neesi mīlēts. Neviens negrib dzirdēt Dzintaru man ar Feliksu vai Grīmēč. Ļoti gribi tikt tālāk es arī. Sveiciens Leksam. Ar to Feliksu viņš domā F6 Leksu? Tikko viņš teica. Es nepaklausījos. Man ar Feliksu vai Grīmēč. Ļoti gribi tikt tālāk es arī. Sveiciens Leksam pusfinālā, nebūs jāmācās adīt. Neapmierināts purns, aizlai to ar šotiem. Neesi pirmais džeks, kas betlā bārus aizvieto ar propiem. No ielām tālu, kā tu repo par to lietu. Tev ir grūti uzdirst to, ar neko nenodarbojies. Ak, ar Dībo repo seko tikai liesmas, tev to nenoliek. Vilciens tavs ir garām, vari gulēt tu uz peroniem dzīv. Flovi ir, bet panči nenones īsti. Dībo kuko it kā žurka, viņam keponā mīt. Ar riten Taro ir ratatulīt, kamēr BHS slīd. Tavam žurku baram nesaprast tik letāls rīms. Nāc pret mani dirst, bet manā priekšā paroja pļūtīzer. Narkomānu puika netur balto, tā kā sūdīgs prezis. Pat ja sīk skrūtīs, tevi Dībo nebūs uzkāpt. Pāk, te jau, šitā tāda smaga schēma. Man patīk. Vecīt, šitais ir tas, ko tu teici, ka viņš var arī ar trešo raundu, trešo pantu pacelt. Viņš teica, ka tu ar propiem izvelc kaut ko tur, ka viņš izvelc uz propiem, bet šajā tā kā... Nav nevienam bijis. Nav rādījis traku vāks. Ja viņš to būs jātur nokāli, nokolojas, ka būs trešajā props kaut kāds. Saprast tik letāls rīms. Nāc pret mani dirst, bet manā priekšā paroja pļūtīzer. Narkomānu puika netur balto, tā kā sūdīgs prezis. Pat ja sit skrūtīs, tevi Dībo nebūs uzkāpt viegli. Batli agresīvi karājas pie lustrām griezti. Jā, ar panākumiem likšu palikt nerunīgam. Un konču man būs trīsreiz vairāk nekā Helovīnā. Dzirdi manu flow, pēc tava tas ir kā remedī. Tīnu resnu Joe, Big Elda, Buma Nenemi. Panči tādi, lai tu zaudētu atmiņu. Tikai tad, kad naudu sviestu, Dzintars paceltu latiņu.
Undergrounda čuvaks, liek tev pazemē palikt, tev bazarā panika, pazemot baceļus, patīk paraudi pacaniem. Ko tu te darīji, ja knapi burtus vari salikt? Tev gaita ir tik lēni, kā kurpes būtu smagas. Alkoholiķiem ir diezgan untumaina daba, ja nebūtu tu betlā, zinu, kur tu būtu tagad. Tu atnāci no nočāra, lai ieplēstu pantu. Zefīrā pie netīrajām piesistu kanti vienu atrast, kas tāpat nekad nedos tev kaklu. Viņa klausīsies at maskās, kāpēc papis ir betlu. Tautai gribi iesmērēt un narkomānu skaņdarbs. Izlīmēju tevi sūtu nahuj tā kā pastmarku. Repā ieliet sirdi, bet šitas sūds nelūst. Kāda starpība, cik liela sirds, ja beigās pulses nebūs. Pants? Mēs nesaprotu, kāda starpība, cik liela sirds, ja beigās... Pulses nebūs. Pulses nebūs. Nu jā, tās beigas bija tādas diezgan vienmuļīgas. Vai mēs varam iedot roksti pēdējām pantam šajā batlā un šajā ceturdaļfinālā? Nu visādi var būt. Dzī, aiziet, melošai. Bet pa lielam dzī ir jāskašanās, lai... LKIT's nuts. LKIT's nuts. Bazarē. Tu šodien mājās ej ar LKI, huļi tu vispār uz šeit nāci. Kāpēc zāle ir zaļa, kāpēc debesis ir zils, kāpēc man šokar jābetlo pret šito ķirpilu? Ai, nu ko loji, brēn? Nu mēs piedosim, pats pasmējies pa savu rindu, ja? Labi, Rīna, reāli smieklīgi. Ok, labi, vēlreiz vai... Nē, nu šitā nevar darīt. Zini, šis bija pat daudz. Tu viņiem pat bija... Eltringē! Nē, nu jā, nu kā es tā ir. Droks un Dzī atbalstīt viņu, bļa. Dāj, Dzī. Aiziet melošai. Tu redīs? Dārzenis, bļa. Ko viņš teica? Dārzenis. Bazarē. Tu šodien mājās ej ar LKI, huļi tu vispār uz šeit nāci. Kāpēc zāle ir zaļa, kāpēc debesis ir zils, kāpēc man šokar jābetlo pret šito ķirpilu? Es redzu šitam pāraugušam liliputam cauri, pret mani nākā baigais kauss ārā pusīs paliktu bez vārdiem. Tā kā straume, tikai tev uz zeltu, bļa, tev cerību nav. Man žēl, ka lika terības traukt tavu, bet tā tak nav. Mana vaina, ka tu tik, bļa, garlaicīgi skaiti. Gadiem neko nepamaina, raugies taisās repamaizes, bet nu šodak tu, bļa, čista nedabūs to. Jo tu pārāk viduvēji skaitu, neesi gatavs šitam karam, tev uz kaklu rakstīts pīs, nu tad pīs taisni, vai es nāku paņemt savu pīs, gabalos tev sadalīt matroška, teļ šitā loha gandrīz sajūg prātā, jo kā var pantu sarakstīt par pacam, kuram nav nekādu raksturu īpašību, tu savu garlaicību centies kompensēt ar dirselību, bet ieslēdzot savu mūziku būtu vienīgais brīdis, kad tu man parubītu. Tā pie vēl šito čekas ķipa baigi bafomēt, ķip tavā rajonā ir sātans un viņš tev palīdz atriepties, tu labāk saka, ak Dievs, kas juga un D-I-E, V-S-M-I, Dzī, no šitā gaļa taizēd, klusavu vikinga sūd par to, ka mētā baigo būtu, loha bruksne, Ragnārs ar pasāt, izgriez otrāt jasiņu, Bembis var Nissan tā, ka pārpaliek nasin. Es vispār nesaprotu, kas tur notiek. Tā arī, šitien ir tas, ka tas sākums bija cool, un tagad es vienkārši sēžu un es vienkārši atklausos. Trešo raundu ir viens un tas pats flows. Es vienkārši sēžu un atklausos to, ko viņš tur mauc, un īsti jau es neķeru to baigi līdzi, kas tur notiek. Kurš tagad te bija kaut ko tur izgriez uz otru pusi jasinu, viņš tas bija domāts, ka viņš tur savā pirmajā 8. finālā paņēma jasinu. Es arī paklausos vienkārši, tās atskaņas, un es nezinu, Atskaņas ziņā man, diemžēl, pagaidām ir jāsaka, ka tas nav pusfināla atskaņas. Tas jau nav pusfināls. Nē, ja tu domā, ja viņš tiek uz pusfinālu. Okay. Uzreiz cīk, tu esi pis mārīt, turies izpis kārtīgs, sists un spārdīs, šķist vispār tev vājir. Vai ir kāds tik dāsns un var šim pāķim nopirkt vārnīs? Jo tev vārdu krājums šaurāks par tavām mīļākajām džinsām un izskatās, ka brīvā laikā tikai pispanāsi, sen savu snuķi neesi bāz nevienā grāmatā. Es saku, ka Dībo nemāk lasīt starp rindām. Pāns. Redz, kā ir, brēd. Rekā, beigās sanāk, ka man ir jādod Dībo. Nē, šitais pants ir jādod Dībo ar garantiju. Tas ir... Es nezinu, tur pat dzīviņam vajadzēja, baigi parādīt kaut ko, lai šo pantu paņem. Bija līdzvērtīgi, vispār overall tas battles bija līdzvērtīgs.
Zini kā, man kaut kādu sākuma hype pirmie 2 panti dzīvi parādīja, bet jā, overall rezultāts. Zini, tas pirmkārt, tā kā jau tu minēji, nekas vispār nemainās viņa flowā. Viņš visu laiku mauc vienu to pašu. Tu tā kā it kā sagaidi jau to, ka šitā arī būs un tā arī ir. Šādi, paņemt varbūt visu to randu, es nezinu. Zini kā, pirmo es atdodu dzīvi, kurā gadījumā man pirmais reāli bija tāds, ka es dzīvi atdevu. Viņš uzturēja, jo otrais, es ar laikam par dzīvi, trešais es atdodu LKI Dībo. Un vispār overall? Overall man ir, es pat nezinu. Zini kā, tā daudzveidība bija Dībo, bet tā vienkāršība tāds kaut kas, kas nekas nemainās, it kā dzīve parādīja, un it kā arī divi panti bija spēcīgāki. Man ir tas, ka tā kā, man arī es pirmos 2 atdotu dzīvi tīri kaut kādu personīgo lietu dēļ, un LKI Dībo pietrūka tas, ka, viņam vienīgās tās personīgās lietas, ko mēs noķērām, bija par viņa vārdu, ķipa Dzintarsā, un par to, ka viņš tur ķipa apaļīgs ir vai kas, bet principā, un trešo es atdotu Dībo, bet tas, ko es domāju, ir, ka tas, kurš tiks tālāk, tas tiek uz pusfinālu. Un, manuprāt, uz pusfinālu ir jātiek Dībo, nevis dzīvi, tāpēc, ka dzīvi, man nav pārliecība, ka dzīvi vienkārši nemauks pusfinālu tieši tāpat, kā viņš mauc, jo viņš tā visu laiku mauc. Un Dībo ir bišķiņa krūtāk vienkārši tas, kā viņš māk uzrakstīt, bišķiņa krūtākas atskaņas schēmas, viņam vienkārši ir vairāk jāizpilda mājasdarbs un jāizrok kaut kādas tādas dzēlīgas personīgas lietas, lai viņas būtu katrā raundā. Labi, ok, viņš jau arī tur minēja to, ka baigi jau viņš nav tik interesants, ka par viņu var kaut ko atrast. Labi, tu nevari atrast kaut ko par viņu kaut kādus mega faktus, mauc pa izskatu. Jā. Ķeries pie jebkā klāt. Ok, viņš tur bija mauc, tev tur, lēna gaita, tur bots par smagu. Ok, kaut ko viņš jau tā kā cenšās, bet man liekas, ka vajag konkrētāk, močīt vairāk. Varbūt bišķi pietrūkst arī tā kā, ka tev pašam liekas, ka šitais varētu būt tāda vieta, kur publika varētu pavilkties, vai kaut kā viņi tā kā notēmo tā, lai, jo arī gan vienam, gan otram, bet arī Dībo bija tas, ka iespējams bija vairākas vietas, ko vienkārši neviens nesaprata, tāpēc, ka tas kaut kā flowā ir pazuda. Tur gan jau, ka vienkārši ir jāuztver tas bīta kaut kā. Karoči rakstam LKI Dībo un skatāmies, kas notiek, ja? Tu esi ar mieru? Nē, es rakstu dzīvi. Tu raksti dzīvi? Es rakstu dzīvi. Davai. Sorry, man liekas, ka vienkārši tā, kad viņam bija 2 panti, Nē, es saku, tā tīri pēc raundiem, es piekrītu, ka ir 2-1 uzvar cī, bet ja es būtu žūrijā, es tomēr atdotu Dībo balsi, jo es gribu redzēt vairāk, tā kā, ko viņš izdarīs. Un man liekas, ka viņš es tev saprotu, es jebkurā gadījumā es piekrītu tam, ko tu tagad saki, jo es tieši tāpatās arī domāju, ka no tāda viedokļa LKI Dībo bija spēcīgāk, tā, ka viņš arī mainīs vičoja tos savus flows arī. Pa pantiem mainīt tos flows. Rakstu dzīvi. Ok, interesants pāris. Vēlreiz, vai mēs varam iedot abiem 2 troksni? Abiem 2. Laiks žūrijai. Kā jau teicu, mums ir 5 žūrijas locekļi, ceturdaļa finālā. 5? Pirmais, kas dzirdējis, ir pirmo reizi žūrijā. Pirmo reizi viņš ir pie mums. Bet mēs par viņu jau zinām, man liekas, no 2. sezonas. Vai pat no 1. Man liekas, no 2. sezonas. Tas ir tas, kura bītā ir tas taks veida. Kā tā? Kaut kur pazuda. Tas gan skumji, bet labi, ka tas nenotika batlā. Jā. Internets pazuda. Pa ko mēs darām? Mēs noskatāmies, ja pa šitos te, jā? Mums ir jāredz, kas uzvarēs. Nē, mēs varam vienkārši paskatīties. Pēc tam video pagrib papāst. Jau vienam troksni producents Beatmakers Veiders! No manas balss ir dzīve. Paldies! Viss konkrēti. Nākamais, kas teiks, ko redzējis un ko dzirdējis, mans tas mīļākais teikums ir zelta mikrofona ieguvējs. Jā? Ieguvējs. Es nezinu, es baigi Iepriekšējās sezonas uzvarētājs, kas ir daudz svarīgāks. Tas ir galvenieks, ir troksni. Apsveic galvenieku, Es godīgi pat neesmu izpildījis mājasdarbu un to viņa albumu pat paklausīt. Es arī nē. Alva daudz.
Bet es arī to multeni, kas arī šeit tika pieminēts, es arī to neesmu redzējis. Es vispār Tur pieminēji to multeni atkal? Jā, tur teica, paliks bez vārdiem, tā kā strauma. Es palaidu garām vispār ko tādu. Bet krūti, ka galvenais ir dabūjis zelta mikrofonu, noteikti par kaut kādu savu repiņu, kaut ko, ko viņam ir tas albums Vernisāža, laikam es pieļauju par to debijas albums, bet es neesmu viņu klausījis. Nē, zini kā, tagad būs jēga varbūt izdarīt. Mājās brauks paklausās. Šoreiz Mega Krūts bija viena kaut kāda instance, kurā tu riktīgi atdarināji dzīvi, un man patika tas. Bija ļoti foršs lines par to pārdzini. Bija. Un kas tā bija par to transvestītu lietu? Es tomēr gribu zināt, kas tas bija. Jā, un man liekas, ka nedaudz beigās tu paliki tāds kokais. Ko? Esmu transvestīts. Bet overall, man likās, ka pat ar visiem tiem čaukiem tu rādīji nedaudz pārliecinošāku sniegumu nekā tavs oponents, tāpēc mana balss ir par tevi. 2-0, vēl nekas nav zināms, bet 2-0 vēl. Nākamais, kas teiks, viņš ir atgriezies atpakaļ žūrijā. Viņš ir batlojis, manuprāt, visvairāk no visiem, cik var būt, viņa kontā ir batli. Tas ir pirmās un otrās sezonas, var teikt, uzvarā. Bet tu neizties, ka Serpentīns domā, ka tu teiks pa viņu? Es neskatījos viņu. Man tā izskaties, ka kontā ir batli. Tas ir pirmās un otrās sezonas, var teikt. Man liekas, ka Serpentīnam pat varētu būt vairāk batli. Es, protams, neesmu skaitījis, bet man liekas, ka Serpentīnam varētu būt vairāk nekā Kjumanim. Uzvarētājs. Pirmajā sezonā 100%, otrajā sezonā, pusotras sezonas, jā. Tas ir Kjumanis, Salaspils prospektu, iedodam troksni! Čau visiem! Es pagaidām piekrītu vairāk Kjumanim nekā pirmajiem diviem. Viņš samaksāja sudrabam, lai viņš būtu pirmajā. Viņš ļoti tehniski tev pastāst. Šajā raundā, karoči, ka samaksāja sudrabam, tāpēc ir sudraba krū. Tas nav pārāk oriģināli, zini, tā kā tur var daudz ko krūtāk vienkārši izdomāt. Šeit gan bija citādāk. Viņš teica, ka tu, ja tu nebūtu tāds bombs, es domāju, ka tu esi samaksājis. Tur bija tas priklis, tas, ka tu vienkārši esi samaksājis. Bet, sudraba karot ļoti hārda, kā jau galvenais. Bet punkts dzīvi. Ok, 3-0. Dzīve ir tīts tālāk pusfinālā. Vecīt. Ok, bet mēs paklausāmies vēl divas pēdējās balss, kas ir iedodam maksimāli troksni. Tas ir slikts stunds, tas ir steps! Slikts stunds ir ēkā. Šis ir pirmais battles, kur man ir bijis tik grūti izvēlēties, kurš patiešām uzvarēs. Pa lielam punkti jau ir viņa pusē, tāpēc iedošu, lai bišķīt tomēr ir. Bišķīt ir kaut kāda enerģija zālē, uztaisat troksni! Jūs abi esat fucking malači! Punkts Dībo, jā. 3-1 un pēdējo goda balsi. Atdod Serpentīns, mūsu mīļākais dalībnieks šeit 3-7 sezonām. Ilgadīgs dalībnieks, iedodam troksni Serpentīnam! Paldies, prieks būt apakaļ, jau. Apsveic tev. Jā, tā kā visi mani kolēģi jau paspēja iztirzāt visus raundus, es baigi nemocīšos ar tiem raundiem vispārējo, bet... Mana balss aiziet dzīvi, bet milzīgs respekts LKI Dībo. Jā? Paldies. Reka, nebija taisnība, bet, kā es teicu, pēc punktiem tā kā sanāk dzīvi, bet es ceru, ka dzīve nemauks tāpatās, kā viņš māks. Viņam ir kaut kas jāmaina. Jo es saku, es labāk būtu redzējis Dībo tālāk, jo vienkārši viņam bija daudzveidība. Un arī atskaņas, pišķiņi ir, ja ballā ar haļaudu, tas nav. Pārāk vienkārši. Ok, tā kā paldies tiem, kas skatās. Gaidam nākamo batlu. Viņi sāks nevis viņi sāks nākt ar vien retāk un retāk ārā.
Mēs ar Salvu ar visādām blakus muļķībām nodarbojamies. Tā kā drīz kaut kas varbūt būs. Varbūt kaut ko publicēsim. Jā, tā. Nu, labs ir, davai. Čau, Salvs brauc uz darbu. Es kaut ko arī padarīšos. Davai. Lai jums jauks diena.